Vācija. – 1917. gads. Eiropā plosās karš. Tāpat kā visās citās valstīs, arī Vācijā sievietes strādā vīriešu darbus. Viņi ir miruši, atrodas frontē vai ir pārāk veci. Berlīnas metro ir redzami daži kareivji, kuriem ir palēmējies dabūt atvaļinājumu. Kā arī atraitnes un saderinātās, kas joprojām smaida kameras priekšā. Kāds kareivis mājās parāda, ka ir lietojama gāzmaska. Viņš ir atvedis greznu dāvanu – banānu, kas ir īsts dārgums. Vācija ir novesta nabadzībā, un banāns ir īpašs gardums. Daudz mirst badā Britu veiktās jūras blokādes dēļ. Vācija ieslīgst apokalipsē. Apokalipsē. Pirmais pasaules karš. Izabelas Klarkas un Daniela Kostela filma. Šajā vācu propagandas filmas fragmentā bērniem uzbruk tuberkulozes briesmonis. Pārtikas deva ir samazināta līdz 1000 kalorijām dienā. Kara laikā no bada nomirst 400 000 vācu civiliedzīvotāju. Viktors Klemperers, kurš vēlāk kļūs par augsti novērtētu intelektuāli, pārdzīvo šo smago pārbaudījumu. Viņš raksta: Es nekad agrāk nebiju apsēsts ar ēšanu. Tagad es eju gulēt un pamostos noguris un izbadējies. Manas domas ir izsmaltas. Un jau atkal es domāju, ja vien man būtu vairāk kartupeļu. Vācijas imperators Vilhelms II joprojām bauda izsmalcinātas maltītes. Kā imperatoru un viņa svītu var satraukt civiliedzīvotāju liktenis, ja 1917. gadā ir gājis bojā jau 1 miljons vācu kareivju. Frankfurtes ārstes Sūkava ziņojums. X kundze, 45 gadi, precējusies 11 gadus, 2 bērni, 10 un 4 gadus veci. Veselīga, kārtīga un strādīga sieviete vienmēr labā garstāvoklī. Pirms 4 nedēļām viņas vīrs krita karā. Viņa nespēja panest šīs sāpes un izdarīja pašnāvību, nosmacējoties ar gāzi. Ir pagājuši 3 gadi, un karavīri ierakumos izmisīgi grib kara beigas. Viņus ir pārņēmušas dusmas. 4. daļa – dusmas. – 1917. gadā vācieši rietumu frontē ir ieņēmuši aizsardzības pozīcijas. Vācija ir nolēmusi noturēt Francijas ziemeļos un Beļģijā iekarotās teritorijas. Austrumos tā ir okupējusi 800 000 kvadrātkilometru Krievijas impērijai piedarošās zemes. Krievija 1917. gada februāris. Cars Nikolais II atrodas frontē un komandē karaspēku. Galvaspilsētā valda cariene. Krievi viņu ienīst un uzskata par vācu spiedzi. Ļaunais mūks Rasputins ir miris. Viņu nogalināja, jo viņam bija pārāk liela ietekme uz carieni. Trakuma pilnajā un reliģiski sakāpinātajā gaisotnē caram ir aci pret aci jāsastopas ar traģiskajiem apstākļiem – kritušo skaitu. Ir miris 1,5 miljonus krievu kareivju, gandrīz 5 miljoni ir ievainoti.
Kijevas protēžu rūpnīcai būtu jābūt mierinājumam daudziem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši kādu ķermeņa locekli. Tā vietā tas simbolizē kroplo režīmu. Karš ir amputējis Krievijas bagātību un dzīvības sparu, tās spēka avotu. Krievijas armijā sākas dumpis. Daudzi karēji pamat posteņus, lai atgrieztos pie sievām, kuras 1917. gada 23. februārī Sanktpēterburgā piedalās demonstrācijā, kas vērsta pret karu, badu un viņu vīru nāvi. Viņām pievienojas studenti un strādnieki. Šis ir Krievijas revolūcijas sākums. Krievijas galvaspilsētā par civilās kārtības uzturēšanu atbildīgā armijas daļa nostājas dumpinieku pusē. Uz plakātiem ir rakstīts: Tauta un armija ir apvienota. Mieru. Lai ilgs mūžs republikai un nost ar veco režīmu. 1917. gada 15. martā Nikolajs II atsakās no troņa. Šie ir pēdējie kadri, kuros viņš ir redzams. Cars ir kopā ar 4 meitām, kņazienēm un vienīgo dēlu, troņmantnieku Alekseju, kurš slimo ar hemofoliju un ir pārāk trausls, lai valdītu. Nikolajs meklē citu pēcteci. Tomēr nemieri ir sasnieguši tik augstu pakāpi, ka galvaspilsētas revolucionāru padome pieprasa Romanovas dinastijas beigas, kura Krieviju ievilka karā. Mēreni noskaņotā padomju valdība, kuras priekšgalā bija tieslietu ministrs, sociālists Aleksandrs Kerenskis, apsver atļaut no troņa gāztajam caram doties trimdā. Nikolajam ir piespriests mājas arests. Viņš lūdz politisko patvērumu savam brālēnam, Anglijas karalim Džordžam V. Gaidot atbildi, cars raksta dienas grāmatā: Šodien es pārskatīju savas grāmatas un iedzīvi, izvēloties, ko es ņemšu līdzi uz Angliju. Ģimenes aizbraukšana aizkavējas, jo bērni ir saslimuši ar masalām. Cariena likus noskūt viņiem matus, kas viņus ir acīm redzami uzjautrinājis. Tomēr ir zaudēts dārgais laiks. Anglijā karalis Džordžs nevēlas apdraudēt savu popularitāti vai troni. Lielbritānijas valdība baidās, ka arī Anglijā varētu sākties revolūcija. Tā formāli iesaka nedot politisko patvērumu caram un viņa ģimenei. Džordžs V pamets savu dārgo brālēnu, kas viņam ir tik līdzīgs. Lielās impērijas sāk grūt. Vai Krievijas revolūcija izbeigs karu? Nē, jo pagaidu valdības vadītājiem Kerenskim ir nepieciešama Krievijas sabiedroto Lielbritānijas un Francijas palīdzība. Arī viņš uzkurina patriotisma liesmas. Kerenskis plāno uzbrukt. Viņš cer, ka uzvaru apvienos Krievus viņa demokrātiskajā un republikāniskajā režīmā. Arī Vācijas sabiedrotā Austro-Ungārijas impērija sāk svārstīties. Tās iedzīvotāji cieš bādu blokādes dēļ. Pagājušā gada beigās Vīnē tika apglabāts imperators Francis Jozefs, kurš pēc vairāk nekā pusgadsimta ilgas valdīšanas nomira 86 gadu vecumā.
Imperatora mūžs bija pietiekami garš, lai viņš pieredzētu postu, kas ne bez viņa iesaistīšanās sākās pēc 1914. gadā Sarajevā notikušās slepkavības. Franča Jozefa ģenerāļi bija mudinājuši imperatoru uzsākt karu. Ir zaudēta puse karaspēka. Kas var apturēt šo slaktiņu? Stefans Cveigs darbā Vakardienas pasaule apraksta tolaik valdošo pesimismu. Miera tempļa pakāpieni ir slacīti asinīm. Jaunais imperators 29 gadus vecais Kārlis I ir saņēmis sūru mantojumu. Viņš apzinās impērijas trauslumu, ko ir izraisījušas daudzās sakāvis un Austru-Ungārijas sastāvā esošo Čehu, Slovāku un Dienvidslāvu vēlme pēc neatkarības. Kārlis ir dienējis frontē un ienīst karu. Viņš iebilst pret bezjēdzīgiem uzbrukumiem, kuros tiek zaudētas daudz cilvēku dzīvības. Kārlis un viņa jaunā sieva Cita ir dedzīgi katoļi. Viņš vairāk par visu vēlas mieru. Kārlis baidās, ka revolūcijas liesmas no Krievijas varētu pārmesties uz Austru-Ungāriju. Viņš saka, revolucionārā nemiera viļņi visu aizslaucīs. Ja mēs monārhi nenesīsim mieru, to izdarīs tauta pār mūsu galvām. – 1917. gada martā viņš Parīzē nosūta slepenu priekšlikumu noslēgt mieru. Francija un Anglija ir ieinteresētas. Tomēr Kārlis atsakās piekāpties Itālijas prasībām un pārunas beidzas bez panākumiem. Kad imperators Vilhelms II uzzina par šo plānu, viņš draud iebrukt Austrijā, kas ir Vācijas sabiedrotā. Arī Vācijas imperators izsaka piedāvājumu kārdarbības izbeigšanai. Viņš vēlas, lai visas karojošās puses pieņemtu pašreizējo stāvokli. Vācija paturētu iekarotās teritorijas Beļģiju, Ziemeļfranciju un, protams, Elzasu un Lotringu. Francija kategoriski noraida Vācijas piedāvājumu. Tas tikai nostiprina Vācijas bruņoto spēku uzskatus, kurus diktē feldmaršals von Hindenburgs. Un neierobežoto varu iegūšais īstais Vācijas pavēlnieks ģenerālis Ludendorffs. Berlīne. Ludendorffs satraucas par streikiem un sabiedrībā valdošo nemieru, kas atbalso Krievijas notikumus. Munīcija ražojošajās rūpnīcās jau 3 gadus strādā pārgurušās sievietes un kareivji, kuri vairs nav derīgi kara dienestam. Slavenā sociālistu un valsts varas institūciju Svētā apvienība Burgfriedena deva iespēju uzsākt karu, tomēr tagad tā sāk grūt. Nozīmīgi Vācijas sociālisma kustības vadītāji pamet partiju, lai nodibinātu Spartaka revolucionāro kustību, kas pieprasa tūlītēju kara izbeigšanu. Ludendorffs redz tikai vienu izēju. Vācijai ir jāuzvar, cik vien drīz iespējams. Anglija ir jānospiež uz ceļiem ar tā saukto zemūdeņu karu. Viņa lēmums mainīs vēstures gaitu. 100 vācu zemūdenēm tiek pavēlēts uzbrukt visiem tirdzniecības kuģiem, tostarp tiem, kuri pieder neitrālajām valstīm. Tādējādi tiek pārkāpts starptautiskais jūras kodeks. Vācijas kanclers Teobalds von Bethmanis Holvēgs baidās no amerikāņu reakcijas. Viņš saka, Vācija ir zudusi. Vācu zemūdenis Unterseebote saņem pavēli šaut pa katru Angliju apgādājošo kuģi. Netiek saudzēti arī amerikāņi. Vācu admirāļi izrēķina, ka ja viņu zemūdenis mēneša laikā nogremdēs kuģus, kuru krāvas svēr 500 000 tonu, Anglijai pēc pusgada nāksies kapitulēt. Savukārt amerikāņi nebūs gatavi iesaistīties karā vēl veselu gadu. Atlantijas okeānā ir sācies karš.
Zemūdeņu komandieri ir jaunie Vācijas varoņi. Viņu starpā ir arī franču imigrantu pēctecis, priekšzīmīgais prūsis Lotārs von Arnaud de la Pérrière. Propagandas filmā, cildinot Pérrière sasniegumus, tiek parādīta viņa pārvaldībā esošā zemūdene. Viņš lepni paņem slaveno britu apdrošināšanas kompānijas izdoto Lloyda kuģu reģistru, kurā ir atrodami visi pasaules tirdzniecības kuģi, un izsvītro pēdējo, kuru ir nogremdējis. Lotārs von Arnaud de la Pérrière nogremdēs 200 kuģus, kuru krava kopā svērs vairāk par 500 000 tonnām. Tas ir rekordliels daudzums. Viņš raksta: Es būtu gribējis cīnīties īstās jūras kaujās, nevis iznīcināt neapbruņotus kuģus. Tomēr mēs pārliecinājāmies, ka apkalpes sakāpa glābšanas laivās. Mēs viņiem parādījām, uz kuru pusi ir tuvākā osta, un nogremdējām kuģi ar savu lielgabalu. Tomēr patiesībā šeit redzamā vācu zemūdens apkalpi, kuras svin uzvaru, reti kad satraucas par nogremdēto kuģu pasažieru likteni. Tirdzniecības kuģu apkalpēm nav izredzu cīņā pret zemūdenēm, kas slēpjas okeāna dzelmē. Franču kareiviem, kur atradās uz Gallija klāja, nebija izredzu cīņā pret Arnaud de la Pérrière, kurš bez žēlastības nogremdēja viņu kuģi. Zemūdeņu karā apstiprinās Vācijas kanclera bažas. 1917. gada 19. martā Atlantijas okeānā tiek nogremdēti 3 amerikāņu tirdzniecības kuģi. Tas ļauj rīkoties ASV prezidentam Woodrow Wilsonam. Viņam ir nepieciešams attaisnojums, kas ļautu karā iesaistīties ASV. Wilsons vairs nevar saglabāt pacifista nostāju. Viņa prāt, Francija ir cilvēktiesību deklarācijas dzimtene. Ja ir apdraudēta Francija, arī demokrātija ir briesmās. Prezidents paziņo: Amerikai ir dota privilēģija atdot savas asinis par principiem, kuri ļāva tai piedzimt, un par tajā godāto laimi un mieru. Tomēr Wilsons nevēlas palīdzēt Francijai un Lielbritānijai tikai principa pēc. Abas valstis ASV ir parādā $2 miljardus. Parāds nekad netiks atmaksāts, ja pateicoties zemūdeņu karam Vācija uzvarēs. Amerikas neutralitāte ir nesusi augļus. Pēc ilgās ekonomiskās krīzes ASV rūpniecība ir uzplaukusi, pateicoties eksportam uz Eiropu. Tā ir piegādājusi konservus, kokvilnu, dažādus metālus un sprākstvielas, kas nepieciešamas militārajai industrijai. Amerika ir kļuvusi spēcīga, un Wilsons vēlas, lai tai būtu vadoša loma jaunajā pasaulē, kas radīsies pēc kara beigām. Tomēr 1916. gadā vēlēšanu kampaņā Wilsons 6 miljoniem vācu izcelsmes balsotāju bija apsolījis, ka Amerika paliks neitrāla. Prese atbalsta izolacionismu un iebilst pret ASV iesaistīšanos karā. Kā Wilsons var panākt, ka sabiedrība atbalsta karu? Laikā, kad sākas zemūdeņu uzbrukumi, rodas jauna krīze, kas dod iegānstu iesaistīties karā. Pagājušajā gadā ASV kavalērija veica militāro operāciju Meksikas teritorijā, atbildot tās uzbrukumam robežas teritorijā. Wilsons nojauš, ka Meksika varētu būt saņēmusi līdzekļus no Vācijas, lai radītu nestabilitāti ASV. Britu izlūkdienests pārtver Vācijas sūtītu telegrammu, kurā Meksikai tiek apsolīti Teksasas un Arizonas štati, ja Vācija uzvarēs karā.
Telegrama dod Vilsonam iegānstu izbeigt Amerikas izolacionismu. 1917. gada 6. aprīlī Kongress nobalso par karu uzsākšanu pret Vāciju. ASV iesaistās karā pret Vāciju un tās sabiedrotajiem. Amerika apvienojas ar Lielbritānijas impēriju, kas stiepjas no Kanādas līdz Austrālijai, Franciju un tās kolonijām, Krieviju, Itāliju, Beļģiju, Serbiju, Grieķiju, Portugāli un Japānu. Tagad šis militārais konflikts tik tiešām ir pārvērties par pasaules karu. – 24. aprīlī Francijas ģenerālis Žofrs ierodas ASV, lai veicinātu militārās savienības saites. Viņa klātbūtne daudzos amerikāņos atmodina kaislīgas jūtas pret Franciju. Marija Žozefa Lafayette ieguldījums 1781. gadā palīdzēja ASV uzvarēt neatkarības karā. Lafayette, mēs esam šeit, drīz kļūs par amerikāņu karavīru kaujas saucienu. Francijā jau pastāv Lafayette eskadriļa, kurā dienēja brīvprātīgie amerikāņu piloti. Blakus plīvo Francijas, Amerikas un Lielbritānijas karoga kari, redzams plakāts ar uzrakstu "Huņiem elle ir pārāk laba". Par spīti sākotnējiem entuziasmam, kvēlajām runām, kurās tiek aizstāvēta demokrātija, lielajām parādēm un iespaidīgajām militārā spēka demonstrācijām, Amerikas armija ir niecīga. ASV karaspēks sastāv no 125,000 vīru, no kuriem 15,000 ir jūras kājnieki, kas ir vienīgie īstenie Amerikas kareivji. Ir steidzami nepieciešami brīvprātīgie. Amerikāņi seko britu paraugam un izveido rekrutēšanas plakātu, kurā ir redzams tēvocis Sems, kurš saka: "Es gribu, lai tu būtu ASV armijā." ASV valdība cer, ka pieteiksies miljons vīru, tomēr pēc 6 nedēļām ir tikai 80,000 brīvprātīgo. Amerikāņiem karš šķiet ļoti tāls. Viņš joprojām biedē pilsoņu karā piedzīvotais slaktiņš, kas beidzās tikai pirms 50 gadiem. Tiek izdots selektīvā dienesta likums. Sākumā militārās apmācības programma ir neattīstīta. Nekas, izņemot briesmīgo instruktoru, nav gatavs. Nepietiek uniformu, un vīriem ir jāmācās ar koka šautenēm un neīstiem lielgabaliem. Tomēr jauniesauktie bieži vien labi pieprot nestandarta tūciņas paņēmienus. Tā ir prasme, ko viņi iemācījušies dzīvodam valstī, kuras attīstība ir iezīmējusi asins izliešana. Drīz vien šie vīri nonāks īstā kara laukā. Tomēr neviens no viņiem nevarēs nokļūt Eiropā, ja vāciešu zemūdens turpinās nogremdēt Antantes un to sabiedroto kuģus. Tiek nolemts apbruņot kuģus un ceļot konvojos, kurus aizsargās eskadras mīnu kuģi. Tie ir nelieli kara kuģi, kur ir ātri un spēj labi manevrēt. To apkalps ir apmācīts pamanīt zemūdeņu periskopus. Eskadras mīnu kuģi ir apbruņoti ar dziļumbumbām. Tās ir ar sprākstvielām pildītas cisternas, kas tiek mestas ūdenī. Tās sprākst, kad ir sasniegušas noteiktu dziļumu un var nogremdēt zemūdeni vai arī piespiest to uznirt. Vācijas zaudējumi kļūst arvien lielāki, un konvoju sistēmas dēļ Anglija un Francija sasniedz aizvien vairāk piegāžu.
1917. gada pavasaris. Francija jau 3 gadus atrodas karstāvoklī. Šemendēdamas plato, netālu no Kraonas ciemata, neveiksmīga uzbrukuma dēļ franču armijā ir sākusies krīze. Franču kareivi nesaprot, kāpēc komandieri neko nav mācījušies no iepriekšējiem pašnāvnieciskajiem uzbrukumiem. Ģenerālis Filips Petēns ir kļuvis par Francijas armijas virspavēlnieku. Petēns ir pazīstams ar to, ka atšķirībā no citiem ģenerāļiem viņam rūp kareivju labklājība. Filmētāji izmanto Petēna popularitāti. Lai nomāktu nemieru, kas izcēlies karavīru starpā, viņš tiek attēlots kā labestības un tēvišķības iemiesojums. Petēns dzer kareiviem iedalīto stipro vīnu un nogaršojas zupu pavēl, lai tā tiktu gatavota labāk. Petēns izdala cigaretes. Viņa nopietnais tēls liecina par apņēmību un atbilstību ieņemtajam amatam. Kara tribunālā ir notiesāti 3500 dezertieru. 1380 ir piespriests ilglaicīgs ieslodzījums. 600 ir notiesāti uz nāvi, un 57 ir nošauti uz vietas. Tas ir redzams šajās ratajās un slepenajās fotogrāfijās. 1917. gada pavasarī armijas pasta cenzori ir konfiscējuši kāda franču kareivja vēstuli. Ja sievietes zinātu, cik karš ir briesmīgs, viņas saceltos, lai to izbeigtu. Viņas kliegtu: mēs pieprasām savus vīrus, nost ar karu. Citā pārtvertā 36. kājnieku pulkā dienējoša kareivja vēstulē ir rakstīts: es protestēju tāpat kā citi, es esmu noguris no kara. Mana dārgā sieva apžēlojies par manu vājumu. Piedod, bet es vairs nevaru izturēt šo karu. Kaprālis Luī Bartas savus noslēpumus uztic personīgajai piezīmju grāmatai. Kamēr es rakstu, Krievijā ir sākusies revolūcija. Šie slāvu kareivi, kuri pakļauti dzelžainai disciplīnai, kā vergi devās uz slaktiņu, ir salauzuši savus važas. Bet, lai viņu piekritēji uzmanās, kara tribunālam pietiek ar vienu musinošu vārdu. Tiek atvērta katra vēstule. Kara laikā tiek nosūtīti 10 miljardi vēstuļu. Daudziem kareiviem vēstules no mājām dod spāru izdzīvot. Vīri zina, ka viņu vēstules var izlasīt valdības cenzori. – 262. kājnieku pulka ierindnieks Moris Drans raksta Žoržetai: es domāju tikai par rakstīšanu tev, par to, kā tevi mīlu, kā tevi turu, kā sajūtu tavus skūpstus, atjaunots laimē, kas esi tu. – 1917. gada jūnijā Petēns izdod pavēli, kas ļauj tūkstošiem kareivju doties atvaļinājumā. Šķiet, ka viņš ir piekritis dumpinieku prasībām. Tomēr patiesībā viņš tikai ievēro likumu, kas līdz šim bija piemirsts. Ik pēc 4 mēnešiem kareiviem pienākas 7 dienu atpūte. Tūkstošiem vīru pēkšņi var doties mājās. Ierindniekam Gastonam Lavī ir pāri 40, un viņš ir cīnījies Verdenes kaujā. Lavī ir atgriezies Parīzē un ir jūtams rūgtums. Nevienam mēs nerūpam. Mēs tiekam upurēti. Nabaga ļaudis, kuriem jābūt frontē. Mēs jūtamies aizmirsti, negribēti. Esam kā nevietā un nekur neiedaramies. Spekulanti kara dēļ kļūst bagātāki.
ārpus frontes dzīve turpinās. Daudziem kareiviem jau ilgi nav bijis seksa. Ar niecīgu algu viņi var atļauties tikai prostitūtas sniegto mierinājumu, kurai iespējams vienā dienā var nākties apkalpot 50 klientus. Filmētāji brigāde ieslēdz kameras, lai iemūžinātu kareivjus ziemeļos, kur tiek gatavots jauns uzbrukums. Viņi ir Ziemeļjūras krastā netālu no Denkerkas. Šķiet, ka viņi draiskojas kā bērni vasaras nometnē. Jūnijā jūra ir ledaina augsta. Šie kadri ir domāti, lai iedrošinātu kareivjus, tomēr tie nepārliecina viņus sievas. Pilsētās sievietes sāk streikot, iebilstot pret viņu izmantošanu, nabadzību un vientulību. Vīriem ir jāatgriežas ierakumos, tranšijās un izmisumā. Daudzi atrodas mainītā apziņas stāvoklī. Starp viņiem ir arī viens no dižākajiem franču dzejniekiem, Guillaumes Apollinaires. Viņš ir par artilērijas vienībām atbildīgs virsnieks, kurš tika nopietni ievainots. Apollinaires raksta: lielgabali kā falli apaugļo mīlošo zemi. Kad valda zvēriski instinkti, karš ir kā mīlēšanās. Dumpju viļņi šķīst bezcerīgā izmisumā un bezpalīdzībā. Tie nav saskaņoti ar citiem streikiem un protestiem rūpnīcās. Tomēr franču armijai nepietiek spēki jauniem uzbrukumiem. Pirmo amerikāņu kareivu ierašanās atnes cerības staru. Par spīti vācu zemūdenēm ir šķērsots Atlantijas okeāns. Pirmais izkāpja amerikāņu rietumu frontes virspavēlnieks 57 gadus vecais ģenerālis Džons Pershings, kurš tikko ir vadījis veiksmīgo militāro operāciju pret Meksiku. 1917. gada 13. jūnijā viņš piestāja Buloņā. Franči novērtē viņa teicamo militāro stāju un žilbinošo ārienu. Parīzieši viņu sagaida ar cerību, kas ir dzimusi no sāpēm. Vispirms Pershings kopā ar ģenerāli Žofru izrāda cieņu pie Lafayeta kapa. – 1917. gada 23. jūnijā Sen-Nazēras mērs izvieto paziņojumus. Pēc pāris stundām Sen-Nazērā ieradīsies Amerikas karaspēks. Mēs viņam esam parādā visdraudzīgāko sagaidīšanu. Uzgavilēsim sabiedrotiem, kad viņi ies garām. Māsim ar karogiem viņiem par godu. Mēs kopā ar dižo Amerikas Republiku cīnāmies par vienu un to pašu civilizācijas taisnīguma un goda ideālu. Lai dzīvo Amerikas Savienotās valstis. Lai dzīvo Francija. Drīz šeit būs miljons ASV kareivju. Sākumā amerikāņiem galvā ir cepurs, kas drīz vien tiek nomainīts pret efektīvāko britu ķiveri. Bet pat tad amerikāņu puišus jau uzreiz var pazīt pēc draudzīgā smaida.
Franči viņus iesauc par semijiem, kas tiek aizgūts no tēvoča Sema personāža. Amerikāņu frančus sauc par vardītēm, jo ir zināms, ka viņi ēd varžu kājiņas. "20 gadus vecais kaprālis Čārlijs Bells nāk no Bostonas, Massachusettsas štatā. Viņš raksta: "Viņi dzer vīnu tā, it kā tas būtu ūdens." Šie puiši Amerikā vēl nedrīkst lietot alkoholu. Viņiem ātri iegaršojas vīns. Kāds cits kareivs raksta avīzei New York Tribune. "Mēs esam atbraukuši uz Franciju, lai cīnītos, un par to mums uzklop alkatīgi ļaudis, kas mūsos redz tikai dolārzīmes." Tomēr ASV karavīri tiek augsti novērtēti, lai kur arī viņi dotos. Kāda Parīzes avīze publicē vēstuli, kas tika nosūtīta redaktoram. "Es esmu vislaimīgākā no Parīzē strādājošajām veikalniecēm, un drīz vien, kad mani sauks par Robinsons kundzi, es būšu vislaimīgākā no visām sievietēm." Gan franči, gan briti vēlas, lai Pershings amerikāņu kareivjus integrētu franču vienībās. Viņš atsakās un uzstāja, ka amerikāņiem ir nepieciešama atsevišķa armija. Pershings saka: "Neviens nelēja jaunu vīnu vecos kazādes maisos." Piekāpjoties sabiedrotiem, viņš apvienotajās vienībās norīko melnādainos amerikāņu kareivjus. Afroamerikāņi ir pārsteigti par to, kā viņus uzņem franču karavīri. ASV šie vergu mazbērni joprojām ir zem segregācijas sloga. Franču ģenerālis Goabē saka: "Mēs nekad neaizmirsīsim mūsu afroamerikāņu cīņu biedru varonību." Franču ģenerāļi ievēro rasu vienlīdzību. Sūtot karavīrus nāvē, viņi neskatās uz ādas krāsu. Amerikāņu armijā afroamerikāņi parasti tiek norīkoti ar kara darbību nesaistītos dienestos. Viņu uz veco pasauli atvada jaunās pasaules mūziku. Eiropu vētraini pārņem džess. Franču lazaretē slavenais Hārlemas džeza mākslinieks Džeims Rīs Jūrops izklaidē ievainotos ar Memfisas blūzu. Britu un franču militārie instruktori amerikāņu sagatavotību uzskata par nepietiekamu. Viņi ierodas, lai pilnveidotu šo karavīru prasmes. Paies laiks, līdz amerikāņi kļūs par īstiem kareiviem. Viņiem trūkst arī aprīkojuma. Amerika vēl aizvien nespēja nodrošināt savus karavīrus ar nepieciešamo. No Francijas ir jānopērk 2500 lielgabalu, 11 miljoni artilērijas lādiņu, 50 000 automātisko ieroču, 200 miljoni ložu, 4500 lidmašīnu un pats svarīgākais – 235 Renault FT tanki. Šīs revolucionāras karamašīnas ir pirmie bruņotie transporta līdzekļi ar griežamu stobru. Pershings vēlas uzsākt manevrēšanas karu, un šie tanki ir neatņemams tā elements. Lai samaksātu par šo satricinošo pirkumu, ASV uzsāk masveida obligāciju izdošanu.
Tā laikā visslavenākās filmu zvaigznes Čārlija Čaplina tēlotais mazais klaidonis cenšas pierunāt skatītājus pirkt brīvības obligācijas. Arī franči, tāpat kā visu citu pret Vācijas imperatoru karojošo nāciju pilsoņi, jau ir pieraduši pie nepārtrauktiem pieprasījumiem pirkt kara obligācijas. Kino mīļotāji ir nozīmīga mērķa auditorija. Šajā slavenajā ainā vairākus gadu desmitus pirms skaņu filmām kareivis ekrānā uzrunā skatītājus, bet tikmēr aiz ekrāna runā īsts aktieris. Dāmas un kungi, man jums jāsaka tikai viens vārds – atbalstiet! Kara izmaksas ir 50 reizes lielākas nekā tika paredzēts 1914. gadā. Tāda rūpniecības uzņēmuma kā Renault, Ford, Krupp un Citroen kļūst bagāti. Citroen rūpnīca atrodas Parīzes 15. rajonā, un tajā tiek izgatavoti 26 miljoni lādiņu. Alai līdzīgā ceha elišķīgajā troksnī sievietēm par pārlieku zemu atalgojumu ir jāstrādā 11 stundas dienā. Pats svētdienas nav brīvas. – 1917. gada 1. jūlijā Anglijas karalis Džordžs V ierodas Eiropas kontinentālajā daļā. Šis ir viņa 400. frontes apmeklējums. Beļģijas armija parāda viņam cieņu Ziemeļjūras krasta kāpās. Beļģijas karalis Alberts I varonīgi turas pie tā, kas no viņa valsts vēl ir atlicis. Alberts ir Džordža brālēns. Abiem ir vācu gēni. Viņi ir Saksijas, Koburgu un Gotu dinastijas pēcteči. Tomēr karalis Džordžs nolēma mainīt savu uzvārdu. Kopš tā brīža britu karalisko ģimeni sauc par Vindzoru dinastiju. Džordžs V ir satraukts. Vācu zemūdeņu dēļ Angļi cieš badu, un daudz nevainīgu upuri ir zaudējuši dzīvību. Ir jāatrod izēja. Viņa risinājums ir sagrābt ķēzara zemūdeņu bāzes, kas atrodas okupētās Beļģijas teritorijā – Ostendē un Brigē. Britu armijas vadība gatavojas uzbrukumam Beļģijas zaudētajām teritorijām. Viņa komandieris ir feldmaršals Heiks, kuru viņa pakļautībā esošie vīri ir iesaukuši par Sommas miesnieku. Arī Heiga armijā ir piedzīvota krīze. 306 britu kareiviem ir izpildīts nāves sods, jo viņi atteicās kāpt pa šīm kāpnēm, dodoties drošā nāvē. Pirms dažām nedēļām, 1917. gada aprīlī, uzbrukumā strateģiski nozīmīgajai Vimy korei tika nogalināti vai sakropļoti 10 600 kanādiešu. Zaudējumi ir tik lieli, ka ir grūti atrast brīvprātīgos, kas aizstātu mirušos kareivjus. Londona plāno ieviest obligāto kara dienestu visā Lielbritānijas impērijas teritorijā. Kanādā, Kvebekas pilsētā sāks protesti, kuros nomirst 4 cilvēki. –54 gadus vecais Lielbritānijas premjerministrs Deivids Lloyds Džordžs iebilst uzbrukuma plānam strateģiski smagajā Flandrijas reģionā, kurā vācu aizsardzība ir visspēcīgākā visā rietumu frontē. Lloyds Džordžs ir apdomīgs un centriski noskaņots. Viņu ir patiesi šokējis, ka karā jau ir upurētas 200 000 Lielbritānijas impērijas kareivju dzīvības. Viņš vēlas gaidīt, līdz karā pilnībā iesaistīsies amerikāņi. Tomēr viņam neizdodas pārliecināt militāro vadību. Viņi ir nelokāmi stūrgalvīgi un nespēja izdomāt jaunas stratēģijas. Uzbrukums ar kara lauka maketu palīdzību ir izplānots līdz pēdējiem sīkumam. Mērķis ir izlausties cauri vācu aizsardzībai netālu no Pašendāles ciemata Beļģijā.
1917. gada 31. jūlijā sākas uzbrukums. Tiek atkārtota tā pati stratēģija, kas ir atkal un atkal pielietota pēdējo 3 gadu laikā. Šoreiz britu artilērija izšauj 4 miljonus lādiņu, kas ir 4 reizes vairāk nekā Sommas kaujā. Pēc 15 dienu ilgas apšaudes, tāpat kā pirms gada Sommas upes krastos, uzbrukumā dodas tanki. Šoreiz to ir daudz vairāk. Uzbrukumā dodas 100 Mark 4 tanki. Šie 30 tonu smagie briesmoņi ir apbruņoti vai nu ar 3 ložmetējiem vai 2 lielgabaliem. Tie saplacina dzeloņdrātus, tādējādi pavarot ceļu uzbrukumam vācu ierakumiem, kas tiek veikts ar 2 britu armijām, kuru flangus atbalsta franču vienības. Par spīti spēcīgai apšaudei no vācu puses, Antantes spēki pārsteidzoši ātri tiek uz priekšu. Tomēr pēkšņi Antantes karavīrus apstādina jūlijam nedabiski laika apstākļi. Sākas pēkšņas lietusgāzes, kas sabombardētos zemi pārvērš par dubļu jūru. To apraksta 1. Vorikšīras pulka virsnieks Edvins Vons. No visām pusēm stanoši ievainotie lien bedrēs, lai paglābtos no uguns. Lietus turpinās un bedres piepildās ar ūdeni. Ievainotie nespēja pakustēties un slīkst. Man blakus raud kāds virsnieks. Mani vīri ir šoka stāvoklī. Man ir jākāp pāri līķiem. Paceļas roka, kas mani sagrābj. Šausmās es izvalku vīru no līķu kaudzes. Tanki iestiek dubļos un kļūst par vieglu mērķi vācu 77. modeļa lauka lielgabaliem. Vācieši izjauc sašautos tankus, saglābjot visus iespējamos materiālus. Vācijā Antantes blokādes dēļ ir beidzies tērauds, no kura ražot tankus. – 1917. gada septembris. Militārās vadības neprātīgums ir nelokāms. Nedēļu pēc nedēļas feldmaršals Heiks sāk jaunu uzbrukumu. Samirkusī mālainās zeme vairo vīru ciešanas. Telefona kabeļi ir pārgriezti. Tikai pasta baloži var izkļūt cauri ložu krusei. Viņi Heigam nogādās šausmīgās ziņas. Feldmaršals ziņojumos valdībai notušē katastrofālo stāvokli. Heigs paredzēja, ka Pašendāla tiks ieņemta pirmajā dienā pēc uzbrukuma sākuma, pāris stundu laikā. Tā vietā tam vajadzēja 3 mēnešus. Pēc asiņainām kanādiešu apšaudēm pilsētas ielās tā beidzot ir ieņemta. Vendūs pulka ierindnieks Artūrs Lapuāns saka: Pašendāla izskatās pēc pilsētas, kur ir skārusi briesmīga dabas katastrofa. Šie nāvis pilnie lauki vairs nekad neredzēs dzīvību. Ir miruši 217,194 Lielbritānijas impērijas kareivji, lai iekarotu 8 kilometrus. Un Pašendālas kaujā gāja bojā gandrīz 300,000 vāciešu. Lielbritānijas premjerministrs Lloyds Džordžs saka: Pašendāla uz visiem laikiem ir iekļūsi starp vēstures lielākajām, asiņainākajām un bezjēdzīgākajām kaujām.
Kanādiešu karārsts Džons Makrejs saraksta dzejoli Flandrijas laukos, kas ir viens no aizkustinošākajiem dzejojumiem, kas veltīti kara piemiņai. Flandrijas laukos magonis zeļ, krustu rindas tā šķeļ un šķeļ. Mūžs ir galā, vēl nesen tas bija, kad dzīvējot ausmu un rietu, kas ceļ. Mīlēti mīlējām, bet nu jau guļam mēs Flandrijas laukos. Visi pārējie neatlaidīgi cer, gaidot atbrīvošanas dienu. Nākamā sērija – atbrīvošana. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojas Ēriks Heinsbergs, redaktora Laura Hansone, skaņu režisora Diana Pāvelsone, lasīja Aigars Rozenbergs.